Čau visiem! Tā kā manā kanālā aktivitātes ir, galīgi nekādas. Tāpēc kā rāja naudu, visādas lietas vajag, un izdomāju arī, ka jāuztais ir. Es izdomāju, bet ir jau projektā iekšā, ka jāuztais šodien ir terase. Bet, lai terase taisītu, viss tas jāsakop. Jānopļauj, jānorauka virskārta, jānosiltina tā tie pamati. Tur ir plāns siltinājums, tur ir tikai 20 mm, bet vajag vismaz 100. Tad pielikšu klāt. Protams, vēl, ja kas ielikšu gofrus iekšā, ja vajag kādus kabeļus, vienkārši, lai nav jāčakarējas vairs, ieliek kabeļus rezervē un miers. Un nekāda problēma. Jā, protams, nopirku bruģi 60 kvadrātus, lai sanāk šitien teras laukums plus taciņu uz mājām. Un te sākam darbības. Pirmais, kas ir, jānotrimerē viss tā zāle, kas ir gar māju. Jā, zāle notrimerēta. Tagad es gribētu nofiksēt attālumu no durvi, kā man būs bruģis uz to malu. Un pēc tam minimāli visu to nogriezt uz leju, lai visi ūdeņi tek uz turiem prom. Te iespējams viņš būs līdz zemi, bet tas nekas. Tur redzēs, tur bija bišķītiņi manipulēt. Šitien galvenais, lai šitā daļa man te ir būtu daudz maz līmenī, lai nekas nekustās precīzi. Un tad pārējā var bišķītiņi pielāgot grunts augstumam, bet varbūt, ka pietiksies. Skatīsimies, labi? Jā, ņemam lāzerīti un stiprinām klāt. Lāzerītis nolikts, augstums aptuveni ir nofiksēts. Izmantoju papīru, jo tāpēc, ka tas sarkanais dienas laikā diezgan čābīgi redzams. Pēc pielikšu papīru un zinu 100%, tas būs tas augstums. Ej mājā. Izskatās, ka tīri būs normāli, ka līdz ar augšu būs. Tad viss varēšu likt precīzi mazliet novirzīt uz leju. Nolīmeņots ir. Sākam rakšanas darbus. Tas būs pātrinājumā, ko tur daudz čikināties. Aiziet! Jā, būs uzrādz iet pārbaudīt, vai viss pareizi tiek izdarīts. Kaut kas nav apmierināti, aizgāja. Laukums ir izrakts. Protams, vēl šeit jāpabeidz, bet tas sīkums. Pirmā daļa ir noslēgusies. Otrā daļā jūs redzēsiet, kā es lieku malas. Protams, arī visu te sabēr smiltis, skalošanas veidu noblietē.
Protams, arī doma likt ģeotekstilu virsmu un bruģīti. Labi, līdz nākamajai reizei gaidām otro daļu.